Dzērienu veikals Ogrē ir iedvesmojis arī citus jauniešus un bērnus veidot savus mazos biznesiņus. Puiši Mangaļselā cenšas kūpināt zivtiņas. Viņu mērķis ir pārdot zivis pa 3,50 eiro kilogramu. Tas jau ir kūpinātās. Šobrīd līdz kūpinātajām zivīm ir diezgan tāls ceļš ejams, jo šobrīd viņi mēģina kūpināt kaut ko tur darboties, taisa krāsni. Cementa vietā mēs izmantojam slapjās smiltis. Viņas varbūt dažās vietās nenostrādā. Salmi vai zāle, kas vēl īsti nav pareizi. Viņiem komentāros iesaka dedzināt ar degšķidrumu. Jo mums vispār par to degšķidrumu nebija plāns. Mēs gājām koku atrast, un es redzu, ka komentē degšķidrums. Un uzreiz aizgājām pameklēt un atradām. Kas arī, bet, tas ir viss procesā. Viss ir uz priekšu interesanti skatīties. Es esmu piesakojis, skatos. Nezinu, kā viņiem izdosies nākotnē. Te jau nav gluži tā vienkārši ņem un pārdod